Čau, šeit Tonijs. Šodien es jums parādīšu vienkāršu ilustrācijas metodi, un mēs uzzīmēsim vecu, jauku tantiņu. Man steigšs jāuztais tēja, lai es varu zīmēt. Tad vienkāršākais veids, kā uzzīmēt seju, ir uzzīmēt apļveida formu priekš galvas, pa vidu uzlikt 2 punktiņus un te apakšā uzlikt smaidiņu. Tā ir visvienkāršākā sejas pasaules, bet viņa ir ļoti vispārīga. Tas var būt gan vīrietis, gan sieviete, pieaugušais vai bērns. Viņam nav nekādas detaļas. Tāpēc, lai to seju padarītu interesantāku, viss, kas atliek, ir uzzīmēt pārējās detaļas. Un ar tām var brīvi spēlēties un stilizēt. Piemēram, es izdomāju, ka šito vēlos uztaisīt par vecu tantiņu. Vecai tantiņai būs liels deguns, viņai būs krunkas, viņa būs jauka veca tantiņa, tad viņai būs jaukas uzacis, vēl krunkas uz pieres, viņai būs brillītes, un kas vecām tantiņām, protams, viņām ir lakatiņš. Tātad es ņemu un uzzīmēju lakatiņu un matus kaut kādus. Vēl krunkas varētu ielikt šeit. Vēl varētu kādu līniju priekš zodu ielikt. Un ieliksim viņai ķermenim līniju, kas apzīmē plecus un viņas mēteli. Lai seja izceltos, es mēteli ietonēšu tumšākā tonī. Un, lai zīmējums būtu interesantāks vēl, es uzzīmēšu, ka viņai lakatiņam ir puķītes. Tas piedos tādu jauku raksturu tam lakatiņam. Es negribu visu zīmēt puķītēs, tāpēc es uzzīmēju tikai 3 puķītes, un pārējais būs abstraktas strīpas. Bet cilvēku prāts redzot šīs puķītes nolasīs, ka tas ir puķains lakatiņš. Un tas arī viss. Vecā jaukā tantiņa ir gatava. Un mēs no vienkāršas bezpersoniskas sejas tikām līdz oriģināla tēla ilustrācijai. Paldies, ka skaties šo video. Tagad tu zini, kā uzzīmēt vienkāršu seju un pārvērst to interesantā tēla ilustrācijā.